Un es tomēr mestu ļoti lielu akmeni skaistuma industrijas virzienā, jo es teiktu, ka tā ir riebuma industrija. Skaistuma industrijas balstās principā uz to, ka galvenais nebūtu neglītam, jo neglītums kaut kāda tāda slimība, kas jārastē. Tad, kāpēc es tā sasmējos par to, ka ir zāles tagad, kas mēģinās tik galā ar to riebumu pret sevi, es domāju, Jēzus Kristus, tas ir, mēs esam nonākuši situācijā, kur mēs esam kļuvuši tik garīgi bezpalīdzīgi. Mēs savā dzīvē tik absolūti vairs neko nespējam ietekmēt, tāpēc, ka pret mums spēlē lielie spēlētāji. Ja es izēju uz ielas, man tur no viena plakāta viens perfekts ģīms lūkojās, no otra plakāta otrais, tur trešā plakātā es redzu tur tādu sešpaku, kādas man nekad nav bijis un nebūs. Viss, ko es varu beigās darīt, ir aiziet stūrī un sākt raudāt par to, cik es riebīgs nožēlojums, kad es pat par naudu nenopirkšu nekad šitādu daili, ja, kur nu vēl tā teikt pats viņu kaut kad dabūšu. Un es pret to protestēju principā. Piedrāstu visus tos perfektos cilvēkus. Man šajā nozīmē liekas, ka jaunā sabiedriskā līguma pamata ir slikta empātija.